Sveiki! Un tā šodien mācīsim, kā var bekapot tekošos projektus. Pieņemsim, mums ir mape uz desktopa, kur mēs liekam tekošos projektus. Vienalga, vai tās ir bildes, rāvi, dokumenti, un mēs gribam, lai ir rezerves kopija mūsu Files FM mākonī. Pirmais, atveram Files FM, un mums ir sadaļa Apps. Un mēs redzam, ka ir Android telefonam, iPhone'am un desktop sinhronizācijas aplikācija. Šeit mēs uzspiežam Install, un tālāk mēs varam izvēlēties, vai mums ir Windowsam, Androidam, iOSam vai macOS. Šobrīd mums ir macOS operētāja sistēma, viņš atver App Store un uzreiz atver Files FM Cloud Storage aplikāciju, kuru mēs lejupielādējam un atveram. App Store var vērt ciet, un tālāk mums ir jāielogojās mūsu kontā. Tālāk augšā uz 3 strīpiņām mēs varam redzēt mūsu iestatījumus. Un tālāk auto backup folderī mēs izvēlamies, spiežam add folder un izvēlamies mūsu mapi, kurā ir mūsu projekti. Un tālāk uzspiežam auto backup selected folders. Un tālāk šī aplikācija ik pa laikam skanēs šo folderi un, redzot kādas izmaiņas, sāks kopēt jaunos failus mākonī. Re, kur mēs varam aiziet atpakaļ un upload taskos redzēt, ka notiek automātiski backups. Mēs varam aplikāciju aizvērt, un šeit mums viņa ir pieejama, lai vēlreiz atvērtu. Ir ieteicams settingos ielikt, ka aplikācija iestartējās pie datora ieslēgšanas, man tas jau ir ieslēgts, varam uzlikt papildus drošību PIN kodu, lai neviens nevar cits ienākt, un šādi šī programma mums visu laiku backupos to, kas mums ir šajā mapē. Kā tikt pie failiem? Mums ir My Files, un tālāk ir izveidojis auto backup folderis ar mūsu datora nosaukumu. Šeit arī rādīsies citi datori vai citas ierīces, kur mēs uzinstalēsim backup aplikāciju, un šeit mēs smuki varam atvērt visu ceļu, mapes vai projektus un mierīgi redzēt, atvērt failus. Lūk, piemēram, mēs piekļuvām mūsu RAW failam un varam viņu arī apskatīt. Kas ir interesants, ja mēs izdomājam nošārēt, jeb dalīties ar mūsu šo mapi, piemēram, klientam vai draugam, tad viņam ir iespēja arī lejupielādēt rāvu kā jepegu, vai arī visu mapi ir iespējams lejupielādēt kā jepegus, kas ir ļoti ērti, jo uz servera notiek konvertācija no rava uz jepegu. Piemēram, mēs nokopējam vēlreiz to mapīti, iesim šeit, nokopēsim mapi, aizsūtam klientam, viņam ir pieejama online, un viņš var saglabāt ravus arī kā mazos jepegus, ja ir vajadzīga bilžu atlase. Bilžu atlasei klients arī var mierīgi izmantot laikus, piemēram, ielaikot bildītes, un mēs, kā īpašnieki, varam redzēt ielaikotās bildes. Un šeit var redzēt, ka ir ielaikotas bildes. Mēs varam viņus sakārtot un iezīmēt un lejupielādēt
ielaikotās bildes, kuras mums vajadzētu arī apstrādāt. Tālāk notiek automātiskais backups ar mūsu aplikāciju. Un upload taskos mēs redzam, ik pa laikam parādās jauni uzdevumi, ka mēs kopējam iekšā automātiskā režīmā visu, kas ir šajā mapītē.